Pastāstīšu par vasaras aromātiem, mīļākajiem saviem un sava vīra. Manam vīram ir 2 mīļākie aromāti, ko viņš pūš vasarā. Viens ir šis ir 87. numuriņš, kur arī galvas notīs ir citrusiņš, šingvers, piparmētra, vidējās notīs ir ābols un ģerānija. Un tāds ritīgs vasaras aromāts. Un otrs mīļākais viņam aromāts ir 140. aromāts. To es nevaru parādīt, jo viņam viņš ir līdz uz darbu. Un tur arī ir augšējās notīs ir gan piparmētra, gan citrons. Un arī vidējās notīs ir ģerānija. Tāpēc viņi tādi diezgan stipri līdzīgi, bet varbūt tas 87. ir bišķiņ saldāks nekā 140. Un man jau kā īstai sievietei aromāti mainās, ja ne katru nedēļu, tad katru mēnesi tie točni. Šīs vasaras pats mīļākais man šobrīd ir 132, kurš man ir iegādāts šādā formātā. Redzat, tukšs. Nomainīšu. Šodien tieši atnāca pasūtījumā jauni tās iekšiņas. 132. aromātam arī ir tas pats, augšējās notis ir citrusīgas, apelsīnu ziedi un bergamots, un vidējās notis ir tuberoze un indijas jasmīns. Ļoti patīkams un foršs aromāts priekš vasaras. Nākamais mans mīļākais ir 129, bet tas man tāds vairāk liekas kā ziemas aromāts, kaut gan viņam arī ir augšējās notis citrusīgas, tas pats bergamots, citrons, Sicīlijas apelsīns, un vidējās ir augļu notis, bet man viņš personīgi gribās kaut kā vairāk ziemā pūst. Un tad vēl viens atklājums man ir numur 85. To es tādā bara iespaidā pasūtīju sev, tāpēc, ka tur ir galvenā no notīm ir pačūlija. Un pačūlija piesaista finanses. Bet tad, skatīsimies, kā būs.